Pirmais, kas jāapsver, domājot par eksportu, ir kādi ir ieguvumi. Pēc tam jūs varētu domāt, ka pat ja ir daudz ieguvumu, šķēršļi un grūtības ir vienkārši pārāk lieli. Apskatīsim visu soli pa solim. Šajā prezentācijā es izskaidrošu, kāpēc jums vajadzētu apsvērt eksportu. Nākamajā video Jans izklāstīs iemeslus, kāpēc starptautiskā tirdzniecība nav tik problemātiska, kā daudz domā. Šie šķēršļi un grūtības nav nepārvarami. Šajā video mēs izklāstīsim iemeslus, kāpēc jums vajadzētu apsvērt eksportu. Būtībā ir 6 galvenie iemesli. Taču, lai uzreiz noskaidrotu gaidas, brīnumzizlis nepastāv. Jums būs jāplāno un jāvelta laiks un resursi, lai šo plānu īstenotu. Šeit ir 6 galvenie iemesli, kāpēc jums vajadzētu apsvērt eksportu. Pirmais ir riska samazināšana. Jums var šķist dīvaini, ka es minēju riska samazināšanu. Tomēr papildu pārdošanas apjomiem eksports samazina jūsu uzņēmuma risku. Ja viens tirgus piedzīvo lejupslīdi, pastāv laba iespēja, ka jūsu pārējie tirgi vismaz saglabāsies stabili, ja pat nepalielināsies. Ražošanas grafiku līdzsvarošana. Ja jūsu vietējais produkts ir sezonāls, jūs varat to pārdot valstīm ar līdzīgām sezonām vai, vēl labāk, valstīm, kuru sezona sākas tad, kad jūsu beidzas. Ja kāda iemesla dēļ jums ir dīkstāves jauda, to var novirzīt eksporta atbalstam. Mēroga ekonomijas uzlabošana. Palielinot eksporta ražošanu un pārdošanu, jūs varat sasniegt mēroga ekonomiju un sadalīt izmaksas uz lielāku ieņēmumu apjomu. Jūs samazināt vidējās vienības izmaksas un palielināt kopējo rentabilitāti un konkurētspēju, pagarinot produktu dzīves ciklu. Tehnoloģijām attīstoties un gaumēm mainoties, daudzi produkti kļūst novecojuši vai zaudē savu pievilcību. Taču šie produkti joprojām var būt vērtīgi citur. Vairāk nekā puse pasaules ekonomiku ir mazāk attīstītas. Tām var nebūt nepieciešams vai tās nevar atļauties jūsu jaunāko modeli. Viņi pat var dot priekšroku lētākām agrākām versijām vai lietotiem vai atjaunotiem produktiem. Meklējiet eksporta iespējas tirgos, kuros joprojām tiek novērtētas preces, kas vairs nav pieprasītas vietējā tirgū. Izmaksu samazināšana un piegādes ķēdes uzlabošana. Ražošanas apjoma palielināšana var palīdzēt jums panākt labākas cenas no piegādātājiem. Jūs varat arī atklāt, ka produktus, kas nepieciešami jūsu pašu ražošanai vai izplatīšanas tīklam, var atrast ārzemēs par zemākām cenām un vai labākā kvalitātē. Iegūstiet jaunas zināšanas un pieredzi. Ieejot starptautiskajā tirgū, var iegūt vērtīgas idejas un informāciju par jaunām tehnoloģijām, jauniem mārketinga paņēmieniem, jauniem piegādātājiem un ārvalstu konkurentiem. Šie atziņas var palīdzēt uzņēmumu vietējai, kā arī ārvalstu darbībai. Protams, kā jau teicu, nekas nenotiks, ja vien jūs negatavosieties, neizstrādāsiet eksporta plānu un neveltīsiet tam nepieciešamo laiku un resursus. Taču šis atskaņošanas saraksts palīdzēs jums plānot un saprast, kādus resursus jums vajadzētu nodrošināt, pirms iztērējat kaut 1 centu. Paldies, ka skatījāties! Ja vēlaties ar mani sazināties tieši, droši to dariet. Mūsu mājaslapa un mana e-pasta adrese ir redzama šajā slaidā un aprakstā zemāk. Ja šis video jums šķita noderīgs, lūdzu, nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu, lai iegūtu vēl vairāk ieskatu par starptautiskās tirdzniecības attīstīšanas iespējām. Vienkārši noklikšķiniet uz abonēt saites ekrānā. Tas jums neko nemaksā. Ja domājat, ka kādam jūsu paziņam tas varētu interesēt, lūdzu, padalieties ar šo saiti. Un, ja jums ir bažas, ka eksports nav domāts jums, noteikti ir vērts noskatīties Jana mītu atmaskošanas video. Saite uz to ir tieši šeit.